jābūt visu kaut kam iekšā tev, gan romantiķim, gan citādām sajūtām. Nu vienkārši, ja tā romantika tev tajā darbā, tu sastopies to romantiku, nu tad ir, bet nevar staigāt pa dzīvi. Dzīve jau tev tik romantiski nelaiž tur plivināties. Realitāte ir realitāte. Arvien, teiksim, tāda paliek tāda konkrētāka un skarbāka, un ka tur neko daudz tas nevar izromantizēt. Te ir labi. Labi. Jā. Vējš pūš. Vējš un ūdens. Kā šis uzņem? Tomēr nepienāks pie mums. Jā! Ko tu dari? Ko tu te? Es glazinot atbraucu. Prasīt, Teiks! Vai, kāds pārsteigums? Pagaida, ko tu? Viņi te filmē man. Aiziešu, kā? Pagaidām uz turieni, pablieži uz stūri. Aha. Bet tu taču iestājies tajos režisoros tāpat kā es, laikam. Tāpēc, ka aktieros nebija, vai ne? Nu jā, tas bija 50. gadu beigas, 50. Bet pagaid, 58. Bet kāpēc? 59, 60. Mums bija četrnieks, laikam, tas bija tu, Pauls Putniņš, Andrejs Smigli, Eriks Lācis, mēs bijām tāda viena kopa, tas pa piebalgu. Jā. Nu, kaut kā tai pirmā kursā tika, un otrā tā klēja manis pateica. Nē, būs ir režisors 2. Un Baļu un tūlīt tās teica, mēs esat negribu mēkšķi manis uz aktieriem. Un tā es teicu, jā, profesori. Sākumā es tādu piesardzību uz tevi zinu, jo tie vienīgie tie baigi izlūcinātie. Skatos, nav ģērts tam līdzīgs, nav līdzīgs. Nē, nebija. Nē, nemaz. Ne uz to pusi. Nebija jau tāda bāze lutināšanai. Ne uz to pusi. Ko lutināt, ar ko tu? Jo parasti vieni tie, bet te bija kaut kāds, it kā viņš ar ēdināšanu, ar naudu, ar ģērbšanu, neko. Tev skaisti, kas ir arī laikā likās, las literatūru liekas, oi, cik tiem bija feini, mums nekā. Bet tagad atceros tos uzgājiens, šito dulmatām naivitātes spēlēšanu. Jā, tie bija labi. Kad tu pa sievieti pārģērbies. Un tad aiziet, viņš pārģērbies pa dāmu, aiziet pie pulksteņa sadaram. Viņš ir pa pulksteņa staigā, kā viens kavalieris uzrodās un netiek vaļāģins. Vai tad es biju pa dāmu? Tu aizmirsi? Es neatceros, vai tad es biju pa dāmu? Jā. Tas manā grāmatā aprakstīts vēl, kā Tirolinta gāja to sadauzīto. Tirolinta to pulksteni, jā, visā tajā valdā. Pēc tam, kad tu nezināji, kur mukt, tad tu iebūc sieviešu toleti, tad tu nezini. Oi, kā tu manus radus toreiz iedzini kaunā, jāsaka, Dzērvenēs, ka bija. Dzērvenēs, ka bija, Jēkabpilī, jā. Atcies, tu tā ļoti labi skolotāja, direktrise uzņēmusi viņas mājā. Girds apstāstās, un ko? Mīļā tauta, tā jūs sagaida tautas mākslinieks, kur te zuši, kur sarkane ikri, kur nēģi, šie tādi samulci uz skolotāju, nezinu, nopietni. Un vīrs arī apmulis, bet, Nē, šitās ir tie dumjie humori, kādas nevar darīt. Bet skaistākais bija, ko tu Amerikā izgāzi to humoru, ka tev prasīja latvieši Amerikā padomu laikā. Ko tava sieva dara, ko tu viņam atbildēji? Es teicu, viņa Čekā strādā. Un ko dara? Un ko strādā? Es saku, viņa šauj tur tos. Pat aktīvi. Viņa ļoti viegls darbs, reiz nedēļā tikai jāiet, šauj. Durē. Bet tas lielākais kronis jau bija pēc tam, kad es jau biju pagājis jau diezgan krietns laiks, jau vairāk gadi, ka man viens vadošs kino studijas cilvēks, mēs bijām uz tādu tikšanos un gāja filmas fragments. Un viņš man saka, klausies, ko tu tur esi sastāstījis Amerikā, ka tev sieva Čekā cilvēks šau.
Tad es paliku Es zinu, iekšēji bāls, un es sapratu, viss man ir cauri. Aktieris eksistē laikā. Zinu, tas ir labākais teikums, ko es esmu izdomājis. Kāds aktieris kādā laikā to, lai noskaidro Pēters Petersons, Viktors Hausmans. Nu, pirmā bija Enriko Pulkstenis. Es domāju, atcerēsies, ienāk viens kapteinis, tad Enriko Pulkstenis. Tas bija. Tas teksts kaut kāds Los Niños encontraron un reloj. ¿Alguno de los marineros ha perdido el reloj? No. Es una lástima, pero este reloj no nos pertenece. Kubas jūrnieks saka, ka pulkstenis viņiem nepieder. No, bet kultūrks, Droporks. Nu, Droporks bija Tā ir labi, jā. vēsturiska loma. Vēsturiska loma, jā. Sociāls. Tas bija, tādu vairs nav. Tādu vairs sabiedrībā nebūs, ja Droporgi uz dzimtenes altāra sadeg darbā. Kur lopus ķēre pievalgā, kur pievelē. Говорите, что Бога нет. Atcerieties, vai aizmirst, tur viņš ar skaisto Ludmilu Čursinu bija? Jā, tā arī. Bet tā izgāja daudz ārzemēs tā filma. Tā ir vispār. Jā, man taču no Amerikas atsūtīja bildi nofotografēt no ekrāna. Satais vaļā, es ar Čursinu gultā, kas nobildējuši, ko viņi rādīja tajā, Carnegie Hallē. Carnegie Hallē rādīja. Jā. Padomu filmu nedēļu atklājā. Letiņi bija bijuši. Jā. Iedomājies tādā klusā laikā. Nu, ka vēja nav, tad tā jahta tā peld pati. Es jau esmu tur pāris filmās ar tām jahtām bijis saistīts. Bet tur jau mazāk ar to vadīšanu, vairāk ar to spēlēšanu, jā, to negatīvo. Sliktais. Sliktais un nelaimīgais. Kā to gūt? Sīk zvaigznītī. Visas zvaigznes saslaucīt. Lūžņos sabērt. Daugavā. Tajās pultveņos tas bija augsts laiks toreiz, vaidievi. Uznāca sniegs, jā, ka tā nāca tas fināls jau. Viesis jau filmēja visu tā pēc kārtas. Tā bija ritīgs tāds augstums, ka drebēdam un trīcēdam lielā ģībiem. Klusa meitenīte. Sirds no bailēm pārtrūkusi. Ceļat. Nesīsim no sētā. Ejat nost. Viņa. Man. Tevi turu. Tevi nesu. Ejam Esmeralda ārā un visam smagiem slapšiem nes iekšā laivā. Tas bija smagi, jā. Vilns tās strēbas bija pamatīgi smagas. Tur nāves ēnā miram nost no karstuma, jā, baigais karstums bija. Skulds tajā ostā. Toreiz jau nebija tā ziema nebija tik skarbas. Tad bija jau domāts, ka tur būs milzīgi augstumi un ledi, un kad uz ledus gabaliem reāliem tur brauks un filmēs, bet tā, ja mēs pa to krastu vien tur arī tā praktiski nodzīvojām un beigās uz tā plosta.
Es nevaru. Ej kā plaivā. Es neiešu. Ej! Ne par ko. Ar Dievu dēls! Ar Dievu dēls! Man jau, teiksim, tā, man 2 spēle vidinieki, teiksim, tās kontakti. Man ar vidinieku bija tād ļoti labs tādas attiecības, nu, tīri personīgās tādas. Un kādreiz teica Baļa, un te mazais vajag orientēties uz vidinieku. Uz viņu to spēli, kā viņš tur. Un es jau pat kādreiz teicu, kā saka, es varbūt, ka pat atsevišķās situācijās es varbūt savam tēvam nebūtu varējis, teiksim tā, nu, mēģināt atklāties kā, teiksim, 2 spēlējo vidinieku.